Mums ir Andris Lazarevs, kā pieteica Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktors vietnieks. Pastāstīšu jums par plānotajām būvniecības regulējuma izmaiņām. Liela daļa no šī gada, un faktiski arī pagājušais gads, mēs visi dzirdam par to birokrātijas mazināšanu. Ļoti daudz par to ir noteikti tie, kas seko aktīvāk, ir redzējuši ziņās, kad tiek plānots samazināt prasības un atvieglot daudz dažādu ēku būvniecības procesu. Šodien es vairāk pieskaršos tiem jautājumiem, kas ir jau pieņemti un stāsies spēkā tuvākajā laikā, un kas vairāk attieksies tieši var attiekties uz daudzdzīvokļu ēku siltināšanu. Viena no šīm lielākajām izmaiņām ir saistīta ar būvdarbu dokumentāciju. Tā ir tā sadaļa, ko bieži vien māju iedzīvotāji, protams, neredz. To darbojās tieši būvdarbu veicējs, bet tas ir arī viens no tiem aspektiem, kas praksē bijuši dažādas strīdus, neskaidrības, ir apgrūtinājuši objektu nodošanu eksploatācijā, un tāpēc ir jau pieņemtas un tuvākajā laikā stāsies spēkā grozījumi tieši attiecībā uz būvdarbu dokumentāciju. Un kas tad mainās? Ja skatāmies šī brīža regulējumu, tad mums ir sadalīti darbi patiesi divās lielās kategorijās – ikdienas darbi un speciālie darbi. Tas tātad samērā vēsturisks iedalījums, viņš nācis vēl no 90. gadiem, un pie tā nozara ļoti labu laiku strādājusi, bet šobrīd, kad mums ir digitālais būvdarbu žurnāls un šā atšķirības ar šiem speciālajiem darbiem un ikdienas darbiem ir faktiski nekāda, tieši no tā, kas pat šiem darbiem jāraksta. Un pamatā bieži vien izraisa dažādu būvniecības procesu dalībnieku starpā strīdus, vai šie darbi ierakstāmi būvdarbu žurnāla sadaļā ikdienas darbi vai speciālie. Diskusijas, protams, rodās arī no kontrolējošo iestāžu puses par to, ka jums vajadzēja šos darbus savādāk ierakstīt. Un, lai faktiski mazinātu šos strīdus, kas pēc būtības nav par saturu, bet par formu, ar regulējuma izmaiņām visos speciālajos būvnoteikumos un vispārīgajos būvnoteikumos ar 1. jūliju mums paliek tikai vienīgi ikdienas darbi. Šī jaunā kārtība attieksies uz jaunajām būvniecības iecerēm, savukārt uz tām, kas jau uzsākts, puses varēs vienoties, kad viņi paši pāriet uz šo jauno kārtību. Mazums jums līgumos ir saslēgti kaut kādi speciāli nosacījumi, lai nebūtu tā, ka jāpārskata šie līgumi automātiski. Ir plānots, ka puses varēs to jauno kārtību uz vecākām būvniecības iecerēm pašas vienoties vai piemēro vai nepiemēro. Tālāk par būvdarbu dokumentāciju. Būvdarbu dokumentācijā šobrīd mums ir sekto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti, akts, kas ir saistīts ar ugunsdrošības sistēmām. Ar regulējuma izmaiņām faktiski tiek plānots nostabilizēt, lai neveidotos arī šie strīdi vai par vienu vai otru pozīciju vajadzēja sagatavot sekto darbu aktus. Ir paredzēts, ka no valsts regulējuma puses ir par nesošajām konstrukcijām, ir par ugunsdrošības sistēmām, pārējos aktus pusēm ir saulēcīgi jāvienojas, vai viņas un par ko sastādīs. Ko tas maina? Tas maina to, ka pirmkārtām pušu starpā ir mazāk strīdi. Vajadzēja, pieņemsim, būvdarbu vadītājiem ar būvuzraugu, vai vajadzēja par šiem darbiem, nevajadzēja. Un, protams, arī ar būvinspektoru, kad viņš veic pārbaudu, vai par šiem darbiem vajadzēja vai nevajadzēja būt sekto darbu aktam. Mēs ceram, ka tas samazinās tieši šos strīdus, būs lielāka skaidrība par to, kurus darbus mēs speciāli pārbaudam, kurus mēs nepārbaudām, un mazinās, faktiski veicinās tādu jēgpilnāku, ātrāku būvniecības procesu uz priekšu, un pusēm būs mazāk, tā sakot, kreņķi. Šie nav visi grozījumi, protams, kas ir pieņemti saistībā ar administratīvā sloga mazināšanu, ir arī stājušies spēkā apjomīgā grozījuma vispārīgos būvnoteikumos. Viņiem ir mazāka ietekme tieši uz daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, bet es gribētu vismaz dažus aspektus ieskicēt. Ir pieņemts regulējums par tehnisko noteikumu izdošanu. Viņš ir pamatā uz visiem, proti, ka šie tehniskie noteikumi tiks izdoti
11 darba dienās saskaņošana būs arī ātrāka būvprojektiem attiecībā no tehnisko noteikumu izdevējiem. Tie, kas varbūt regulāri ar šo būvniecības regulējumu ikdienā nestrādā, tad tehnisko noteikumu izdevēji, pieņemsim, jūs gribat būvēt kaut kādu ēku, noteikumus izdod ātrāk. Un arī saskaņošana būvprojektam ir raitāk no tehnisko noteikumu izdevēju puses. Tālāk vispārīgos būvnoteikumos ir virkne grozījumi, ir sakārtots būvprojekta ekspertīzes regulējums, būvs ekspertīzes regulējums, salāgots regulējums par būvas kārtām un vēl dažādas izmaiņas, kas ir tendēts uz jēgpilnāku, paredzamāku būvniecības regulējumu. Tad nākamais, kas ir būvniecības regulējumā, lielas izmaiņas, un kas šobrīd ir faktiski vēl izstrādes stadijā, bet viņām cerams būs ļoti pozitīva ietekme vienotais būvniecības process. Jūs noteikti esat dzirdējuši diskusijās, kur runā par vienoto būvniecības procesu, varbūt tādu vārdu salikumu. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir paredzēts, ka faktiski jūs apvienot un salāgot regulējumus, gan būvniecības regulējumu, kadastra jomas, zemesgrāmatas regulējumu, lai mirklī, kad persona ierosina jaunu būvniecību, nevajadzētu pirmkārtām personai doties no vienas sistēmas. Pat iesniegt vienā sistēmā vienu iesniegumu, tad padod uz nākamo sistēmu nākamo iesniegumu, bet to varētu visu izdarīt vienot no vienas informācijas sistēmas. Saņemt arī atgriezenisko saiti atpakaļ no šajā pašā informatīvā sistēmā, kad jūsu uzbūvētā ēka ir piereģistrēta kadastrā un arī ir iesniegts un izskatīts nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatā par to, ka šī ēka, šo ēku ir patiesi reģistrēta, ka jums viņa ir īpašumā. Tas ir tas galvenais, to, lai cilvēkam nevajadzētu pildīt pasniega funkcijas starp dažādām valsts informācijas sistēmām un valsts iestādēm, bet to varētu izdarīt no vienas informācijas sistēmas, vienkopus, ērti, un tas būtu pēc iespējas ātrāk, nevis būtu jāgaida, kad kāda cita iestāde, pieņemsim, jūs iesniegsiet, viņi pieprasīs kaut kādu informāciju, ne visiem visi pieejams, un visu darat no vienas informācijas sistēmas. Protams, ir arī tie, kas varbūt būvēs tuvākajā laikā plānot būvēt, kas ir saistīti ar atmežošanu, ir plānots arī šobrīd regulējums jau ir izstrādes stadijā par to, ka būs tiesības sagatavot atmežošanai paredzēto dokumentāciju, nevis un iesniegt pat taisno atmežošanas kompensācijas aprēķinam, savukārt nevis iet caur būvvaldei pildot pasniegt funkcijas, šādā veidā arī tas būs atvieglots. Šobrīd izstrādē arī ir citi daudzi grozījumi, kas atvieglos tieši privātmāju būvniecību, tieši līdz 200 kvadrātmetriem abūs laukumā. Ir arī, kas ir attiecībā uz pirmās grupas būvniecību. Šie grozījumi ir izstrādes stadijā ar domu, lai jo mazāka ir būve, jo vienkāršāks process un raitāk izejams būtu jums kā būvniecības ierosinātājiem. No manas puses tas īsumā ir paldies. Viss. Paldies. Jūs tikāt ātrāk galā nekā bija. Skatījos, ka kolēģis jau gatavojās, tāpēc... Jā, kolēģis ļoti čakls. Es tomēr ar tādu vienu jautājumu atļaušos laiku pakavēt, respektīvi runa ir tātad par šo te administratīvo slogu būvniecībā. Ir tas pieņemtais uzskats, ka Latvijā šis sloks tomēr ir krietni, kā saka, lielāks nekā kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā, vai tas ir taisnība, un vai mēs esam pagājuši šajā ziņā kādu solīt uz priekšu? Mēs vienmēr varam labāk, protams. Ir lietas, kas Latvijā strādā labāk, lietas, kas ir labāk pat sakārtotas un ir raitāks, bet, protams, vienmēr var uzlabot, lai tajās vietās, kur tas neapdraud drošību, un tas process būtu iedzīgāks un ātrāks. Protams, visiem gribās, lai pie mums vienmēr būtu viss labāks un ātrāk viss notiktu. Kā jūs redzat, kāda ir tā atpakaļ saite ar nozari, vai no nozares ir atsauksmes par to, ka situācija uzlabojas pamazām?
Mēs šo regulējumu, visas regulējuma izmaiņas, viņas tiek izstrādātas sadarbībā ar nozari, piesaistot arī nozares nevalstiskās organizācijas. Protams, ir diskusijas, meklējot labākos risinājumus. Protams, šī diskusija rezultātā mēs nevienmēr varam vienoties ar visām nevalstiskām organizācijām par labāko rīcības modeli, bet ar lielāko daļu vienmēr ir saskaņots un atrast tas kopsaucējs. Daļa no regulējuma izmaiņām, kas ir šobrīd stājusies spēkā, cilvēku šo iespēju jutīs tikai tuvākajās mēnešos, patiesībā kā viņš iedzīvosies, šis regulējums. Mēs šim regulējumam sekojam līdzi. Tas nav pieņēmām, aizmirsām, bet skatāmies, kā viņš dzīvē iedzīvosies, vai nevajag pieņemsim papildus skaidrojumus būvvaldēm, vai izskaidrot tīri, lai šo regulējumu tiešām piemērotu korekti, nevis pēc tādiem, vēsturiskiem apsvērumiem, ka tā ir bijis un varbūt nemaz nepamanot, ka regulējums ir izmainījies. Skaidrs. Paldies jums liels!